Labdien! Šī video virtuve un mani sauc Žana. Šodien pagatavošu ceptu foreli mīklā. Vajadzēs foreli, vai nu lasis, līdeka, menca, milti, olu baltums, ūdens, citrona sula, pētersīļa zaļumi, sāls, melnie pipari. Zivs filēs sagriež gareniski. Pievieno sāli, piparus, un citronu sulu. Citronu vietā var izmantot citronu skābi izšķīdinātu ūdenī. Liek klāt pētersīļa zaļumus un viss samājas. Un uz kādu pusstundiņu likšu leduskapī. Pa šo laiku pagatavošu mīklu. Augstam ūdenim vai nu pienam pievieno sāli, eļļu, izsijātus miltus un intensīvi maisu līdz viendabīgai masai. Un atsevišķi saputošu olas baltumu un uzmanīgi mīklā iecelā saputot olas baltumu. Pagāja pusstundiņas, zivtiņa gatava. Atdalu zaļumus. Filēs gabaliņus panē mīklā. Un cep kādas 2–3 minūtes sakārcētā eļļā. Kad zivtiņa gatava, tad katliņā ļoti uzmanīgi lieku pētersīļa zaļumus. Dažas sekundes cep. Šādi zaļumiņi ļoti garšīgi. Smuki var kārt izrotāt zivtiņu, un tiešām viņi ir garšīgi neskatoties uz to, ka viņi cepta eļļā nav trekni, bet garšīgi. Foreli pasniedz ar citronu daiviņām, ceptiem pētersīļa zaļumiem, olīvēm, un kā arī mērci var izmantot majonēzi un kečupu vai nu sajaukt kopā. Šādu pagatavotu zivtiņu ļoti garšīga. Šādu zivtiņu var pasniegt svētku galdam. Cepta foreli mīklā gatava, lai jums labi garšo. Uz tikšanos, balsojiet, komentējiet. Visu labu!